Lai parādītu savu sniegumu un ar sportiskām dejām priecētu skatītājus, sestdien Talsu sporta namā pulcējās deju grupas no visas Latvijas. Ideja par aerobikas festivāla rīkošanu Talsos pieder aerobikas trenerei un sporta skolotājai Sarmītai Erkenai, kura pirms 20 gadiem apmeklējot aerobikas festivālu Rīgā nodomājusi, kāpēc mēs Talsos nevaram noorganizēt līdzīgu pasākumu. Domāts darīts, un nu jau aerobikas festivāls Talsos piedzīvojis savu 19. norises gadu. Tradicionāli festivālā tiek pārstāvēts dažādu stilu un dažādu vecumu deju grupas. Šogad viens no jaunākajām festivāla dalībniecēm bija 8 gadus vecās dejotājas no Vandzenes. Mums patīk dejot. Mums patika, kad mēs ir 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Man ir mīļākā kostīma. Un tev? Mīļākā kostīma arī šitā. Līdztekus dalībniekiem, kas aerobikas festivālā Talsos piedalījās pirmo reizi, ar savu sniegumu priecāja arī dalībnieka veterāni. Piemēram, deju grupa Afrodītes no Vandzenes, kurā dejo 13 dāmas, festivālā piedalījās jau 18. reizi. Deju grupas vadītāja Linda Jansone stāsta, ka tik ilgi nodejots, jo ir labs un draudzīgs kolektīvs, no kuras smelties enerģiju. Aiziet uz mēģinājumu tiešām ir nogurušas, jā, pēc darba. Tāds it kā liekas, ka vai nē, varētu palikt divānā un pagulēt, bet nē, saņemās, zina, ka jāiet ir un tad arī aiziet. Tad pēc tam ir gandarījums pašai par to. Jo tas liek tā sasparoties un uz to jau iet, ja, ne tikai iet un mēģināt, bet parādīt arī citiem to, ko mēs, protams, mākam. Ja mums tā pastāst, ka mums bija 10 gadu jubileja, tad tie tērpi nebija vēl tik krāšņi, tik koši, ja, un prasības pašām pret sevi aug. Un ar to ir, man liekas, visgrūtāk sadzīvot. Vērtējot to, kā aerobikas festivāls gadu gaitā mainījies, Linda stāsta, ka pēdējos gados festivālā pārstāvēta daudz vairāk deju stilu. Piemēram, pēdējos gados lielu popularitāti ieguvusi zumba, un šajā aerobikas festivālā uz deju grīdas satikās jau vairāk nekā 30 zumbas dejotāji no Talsiem un Tukuma, kuri bija sagatavojuši kopīgu deju. Kopīgajai dejai horeogrāfiju veidojas zumbas dejotājs Ingus Stauģis no Talsiem. Ir samēģināts kopā, jā. Bet pārsvarā no video. Jā, mēs mācījāmies no video. Modernā. Skatījos, kā Ingus dejo. Zumbu var dejot visur. Duša arī nav vajadzīga skatu. Var, protams, arī uz skatuves dejot. Cilvēks jūtās īpašāks uz skatuves. Zumba ir apvienojums no visādām, no visa. Var dejot zumbā, var dejot daudz deju. Zumbā var dejot polku, var dejot sambu, čaču, bačātu, sausu, visu kopā. Cīņas mākslas zumbā, tas viss vienkārši apvieno kopā, kas cilvēkam tuvāks pie sirds, tas arī veido savu zumbu stūku. Es nezinu, man tuvāk ir salsa, man tuvāk ir hip-hops, tad to manas kustības balstās uz tām kustībām, deju stiliem. Katrs treneris veido horeogrāfiju, kas tuvāk sirdī. Zumbas dejotājiem piekrīt festivāla organizātore Sarmīta Erkena. Viņa jau vairākus gadus veido priekšnesumus sportiskā stilā ar mākslas vingrošanas elementiem, jo mākslas vingrošanu Sarmīta uzskata par savu lauciņu. Uz 19. aerobikas festivāla treneri bija sagatavojusi arī īpašu pārsteigumu – austrāliešu mūzikas Sijā klipa atdarinājumu, kurā bungus piespēlēja bundzinieks Kristers Hartmanis, kurš šajā vasarā jau iepriekš minētajā dziesmā izveidojis bungu cover versiju, ar kuru interneta vidē gūs lielu popularitāti. Tas ir mans nopietni. Mākslas vingrošana, par cik es pat kādreiz nenormāli pat neatceros, cik sen atpakaļ to nodarbojos. Ja? Tad es tagad mani iedrošināju to uzsākt. Un es tagad uzsāku un īstenībā ļoti labi. Bet meitenes jau malačiņām pašām, ja kaut kas interesē un patīk, viņas jau pašas skatās tos video, pašas jau atdarina. Tas jau nav tā, ka es tur tagad ņem dari tā. Tur jau arī Esteras pašas ieliktais darbs un tā mācīšanās un tā interese. Es viņu vienkārši, man māsītes bija viņu parādījušas, un tad es viņu skatījos un lēnām mācījos, bet man bija nedaudz savādākas kustības, jo es gribēju pat nedaudz no sevis. Es vispār gribētu kaut ko tādu veidot interesantu, kas nav bijis, jo spēlēt grupā, es vienkārši nav man interesi vai kā. Es varbūt sākšu dejotājiem, un tad es gribētu kaut kādu solo šovu taisīt, kas vēl nav īpaši bijis, kaut ko tādu veidot un kaut ko jaunu. Nav jau interesanti darīt to, ko jau izdara.
Gan Estere, gan Kristers kopu projektu uzskata par izdevušos. Estere arī piebilst, ka nākotnē vēlētos kļūt par mākslas vingrošanas skolotāju, tāpēc šis projekts bijusi interesanta pieredze. Jautājot festivāla organizatorei Sarmītei, vai arī nākotnē gaidām interesanti kopu projekti, viņa bilst, ka, ja būs pieprasījums, būs arī piedāvājums. Pēc pieprasījuma piedāvājuma principa tiekot rīkots arī aerobikas festivāls, jo, ja katru gadu sporta nama tribīnes nebūtu pilnas ar atbalstītājiem, festivāls nenotiktu. Tā spriež Sarmīte. Aneta Bertholde, Terēze Matisone, Tāls televīzija.